Labdien! Te atkal Andris Strāsiņš, esmu Alus Sommelier, un šodien jums pastāstīšu par diezgan oriģinālu, diezgan interesantu alu no tāds episkas, vai daudzi teiktu ikonas alus darītājs, bet pats neesmu viņu mīļotājs, par to varbūt bišķi sīkāk, bet kopumā Elvis Juice Grapefruit IPA no Brewdog alus darītājs. Brewdog. Noteikti jau gads 3-4 atpakaļ es pats bļautu, cik forši viena labākajām darītājām Eiropā, viena labākā darītājā Eiropā, un ar sajūsmu bļautu, rīktīgi kraftāls punki, un visi ļoti forši. Tas, kas ir mainījies ar manīm pašu šajos gados ar šo darītām gan, pēkšņam Džeki ļoti kārtīgi brūvē. Tā ir ļoti interesants lietas, ka šis IPA, grapefruit sūlu pievienošana, pēkšņam kaut kā tāda aizdomāties, izcila ļoti laba doma. Mazliet vairāk par darītāju dibināta 2007. gadā Džeims un Mārtiņš, divi ļoti labi draugi, nodibināja šo darītāju pilnīgi bez budžeta, bez nekā, kā viņi paši smējās. Viņi bija 3 darbinieki šajā darītājā, Mārtiņš, Džeims un suns. Viņam bija arī suns, kurš palīdzēja viņiem brūvēt alu pēc leģendas. Ja? Bet kopumā pēkšņam ritīgi, kā viņi sauc alus punki, brūvē ļoti sadarbīgu alu. Noteikti iesaku, ja ieraudzīt kaut kur bāros veikalos šo emblēmu, Brewdog, nozīmē, ka alus būs kvalitatīvs, saudabīgs, interesants. Garšojam Brewdog alīņus. Ko pasmažosim? Ja godīgi, man tas nosaukums grapefruit jau kaut ko tā kā dod priekšā un tāds, ko tad es tur jutīšu. Skatā ļoti klasiskā patīkām IPA vai Indian Pale Ale. Smaržā, tāda grapefruit bumba, jūt pēkšņi to grapefruit sūlu. Tāds gan grapefruit rūgtums, gan arī var uz tādu mazliet grapefruit saldu, arī saudavīgs. Nav varbūt tā tīrs grapefruit, bet tas ir tāds rūgtens salds. Pašam ļoti interesants, maža saudabīgi, bet uzreiz var just grapefruit sūlu šajā lietiskajā smaržā. Pagaršosim. Es zinu, ka daudz Latviju uzskata par mani kā par ritīgi apiņu galvu, vai to apiņu atkarīgu, vai hophead, vai kā viņus tur sauc, bet pats uzskatu, ka esmu jau to slimību izslimojis jau vairākos gadus atpakaļ. Bet, protams, ka man kā apiņu atkarīgo un šo augļainu IPA mīļotāju noteikti interesē, kā viņš garšo. Es jau minēju, ka esmu liels, varbūt šī brīža šis Brewdog alus darītāju fans. Arī šis savā ziņā man neparsteidz. Ka forši it kā atsvaidzinošs, bet var jūs tādu, mēs varam teikt, par Brewdog piegaršu tādu, kas nav nekas izcels. Forši tīrs, patīkām grapefruits, pētgaršu būtu bišķi plikāk, nekā es biju cerējis un domājis, ka varbūt vairāk gribēju tādu grapefruit, šo garšu tomēr intensīvāku un tādu svaigāku. Kā es teicu, pēc laikam esmu, vai pat neesmu Brewdog alus darītāju fans, tāpēc šis alus man ļoti neparasteiz. Ziniet, man pat grūti to ēdienu izdomāt. Tas grapefruits ir baigi daudz, un viņš tāds saudabīgs un interesants. It kā IPA tad aiziet, dot man spicy food, tad laikam arī teikšu godīgi, arī grapefruits varbūt pēkšņi ļoti labi ies kopā ar tādu asāku ēdienu. Paliek pie meksikāņiem. Es palieku pie meksikāņiem, labs burrito, takos. Latvijā Andulijas unī var dabūt ļoti izcils takos, noteikti iesaku meklēt tur. Un, grapefruitīgs alus būs noteikti ļoti labs ar meksikāņu ēdienu. Paldies, ka skatījāties. Ļoti nedusmojieties uz maniem, esat Brewdog alus darītāju fani. Nedusmojieties, ka es tā viņu varbūt šo alu netik labi raksturoju, bet kopumā, kā esmu teicis jau, kvalitāte zīme, redzat šo zīmīti Brewdog, pagaršojiet, jo kopumā tas tomēr jau ir šobrīd brands, tas jau šobrīd ir viens no lielākajiem kraftālus ražotājiem Eiropā, varbūt pat mans lielākais kraftālus ražotājs Eiropā. Pagaršojiet paši, tad arī lemiet, ir vai nav. Ka tā jūs uzzināsiet. Paldies, ka skatījāties vēlreiz. Sekojiet man līdzi. Noteikti pieskatieties manā YouTube kanālā, lai saņemtu šo ziņas par āliem bišķi ātrāk nekā pārējiem.